ātrais jautājums no manas puses. Kā jūs domājat, tie mācītāji, kalpotāji, draudžu vadītāji, kuri saviem cilvēkiem, savām avīm, par ko viņi būs atbildīgi Dievu priekšā, saka, jums pilnībā pietiek ar to, ko jūs dzirdat mūsu draudzē. Piemēram, tas ir svētdienā 30 minūtes tā svētruna. Jums nevajag neko vairāk, neko citu arī neklausaties, un ja klausaties, tad tikai to mācību, tos kalpotājus, kurus atrodat mūsu grāmatveikalā, tātad tos, kur ir no mūsu burbuļa, kur māca tieši to pašu. Lai tas, ko jūs dzirdat, neizaicinātu to, kam jūs ticat, kā jūs domājat, kā jūs saprotat Dievu vārdu, un lai tas nenovēst jūs pie tā, ka jūs reāli sākt pārbaudīt to, kas jums tiek mācīts. Kā jūs domājat, vai šādi te brīdinājumi, kas pēdējā laikā, cik es saprotu, paliek aizvien vairāk dažādās grupās un draudzēs, vai šie brīdinājumi nāk no šīs apziņas un pārliecības, ka viņu pozīcija ir stipri bibliska un balstīta uz to, ko mēs redzam rakstos, un ka tajā mēs to varam gan atspēkot, gan pamatot, gan to mācīt, vai tieši otrādi, apzināti vai neapzināti, viņi apzinās, cik vāja ir viņu teoloģija, tā var teikt, cik vāja ir viņu saprašana, cik daudz tomēr tā ir emocionāla spriedelēšana, pieredžu stāstīšana. Un ja kāds norāda uz rakstiem, un cilvēki nav trenēti, pat tādi, kas ir gadiem, 10 gadu bijuši draudzē, viņi nav trenēti paši lasīt, paši izvērtēt, paši pārbaudīt, tad jā, šaubu sēkla var tikt iesēta viņu prātos, un līdz ar to, tāpēc arī viņi tiek brīdināti. No otras puses tādus cilvēkus, kuri ir trenēti, tādus cilvēkus, kuri saprot, kuri redz, kuru acis ir atvērtas, no vienas puses pat varētu iedrošināt, ejiet un klausieties kādus maldu mācītājus tepat Latvijā, ejiet un klausieties to pašu Beniju Hinu, to pašu Kenetu Koplandu, jo ja cilvēka acis ir atvērts un viņš saprot un māk lasīt Dievu vārdu un pārbaudīt, ko viņš dzird, tad tas būs tikai treniņš un vingrinājums, kurā viņš varēs praktizēties, kā izšķirt, kā atpazīt šo malu, šo meldus, maldināšanu, šo pievilšanu. Un tā kā ļoti interesanta situācija. Ja tu esi jau daudzus gadus pie Dieva un kāds tev brīdina, nerunā ar kādu, kurš runā citādāk, neklausies kaut ko, kas arī pēc Dieva vārda, bet izaicinās to, ko es tev mācu, no tādiem, es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties. Tāpēc nebūsim liekuļi un nebūsim viegliprātīgi. Neizturēsimies, nebūsim naivi, teiksim tā, nebūsim naivi. Jo, ja tu esi kristietis, un pēc daudziem gadiem tu vēl aizvien neko neēdz, tad vai nu tu neesi kristietis, vai tu vienkārši neesi veselīgā draudzē.